Es pati esmu no Ventspils, bet tā kā es pārcēlos uz dzīvi uz Rīgu, jo es tur studēju, es apprecējos, un tad mums piedzima puisītis. Un es esmu ļoti aktīvs cilvēks pēc savu raksturu, un es ļoti ekstraverta, un man patīk sabiedrība. Un tad, kad es paliku stāvoklī ar savu puisīti, es strādāju Rīgā sociālajā dienestā, un es strādāju ar īpašiem cilvēkiem, un man tā tēma nebija sveša. Bet ir jāsaka tā, ka tas laiks bija tāds, kad es to sapratu no profesionālā viedokļa, un pēc tam manā dzīvē ir laiks, kad es saprotu no personīgas pieredzes. Nu, lūk, un, tad, kad es aizgāju dekrētā, man bija plāni tādi, ka es attīstīšu savu karjeru un es darbošos tālāk. Un mēs ar vīru bijām rīdznieki tajā laikā. Nu, lūk, un ienāca puisītis mūsu ģimenei, kurš diezgan ātri sapratām, ka ir kādas veselības problēmas. Nu, lūk, un 9 mēnešu vecumā viņam uzstādīja ģenētisku diagnozi, kuru mēs sapratām, ka mūsu dzīve būs pavisam savādāk, nekā mēs bijām plānojuši. Un jāsaka tā, ka šo gadu laikā, ja jūs vaicājat par to, kas ir mana ģimene, tad man ir mainījusies priekšstats, varētu teikt, vai no dzīves situācija, ko nozīmē mana ģimene, jo šī laika gaitā es esmu izšķīrusies, un es tagad dzīvoju kopā ar savu mammu. Šī gada sākumā es zaudēju savu tēvu, kurš bija otrais tēvs manam dēlam. Tā kā esam izgājuši daudz ciešanām cauri, un dotajā brīdī, mēs sevi tādā mazā kūniņā uzskatām, mana mamma un abi mani bērni. Un mans bijušais vīrs, protams, iesaistās bērnu audzināšanā, bet mēs neesam vairs ģimene tādā izpratnē, tā kā bijām līdz šim. Kad Reinim bija 8 gadi, es pēkšņi sapratu, ka kādas izmaiņas notiek manī, un kā pārsteigums mūsu dzīvē ienāca mūsu mazā Rūta Roze, kurai jau ir 9 gadi. Un mazā māsa arī ir ienākusi tāda kā svētība un laime, līdz tām visām problēmām, ar kurām mēs ikdienā saskaramies, jo pirms tam man bija tāds iespējas, ka es esmu sieviete, kura nespēja radīt veselu bērnu. Viņa man bija tāda dieva dāvana, ka mazā māsa mūsu ģimenē ir tāda vēsma. Un tad, kad Reinim bija 2 gadi, tad manā dzīvē ienāca palietīva aprūpe. Bet tas neienāca tāpēc, ka klasiskā veidā mēs vienkārši tur sākām dažādiem projektiem, sadraudzējāmies. Un tad es iepazinos ar Ainu Briedi un Andu Jansonu, kur man vienkārši no visu šo daudzu gadu laikā ir bijuši tie cilvēki, tuvāk vai tālāk posmu, bet viņas vienmēr ir bijuši līdzās tāds drošības garants, jo tajā brīdī, kad notiek kaut kārtējā krīze, tev ir tik svarīgi, ka kāds cilvēks, kurš bez liekām tur stresa vai emociju izpausmēm spēj būt līdzās ar savu padomu, kādā veidā tajā situācijā rīkoties. Jo ir tā, ka tu apzinies to smago situāciju, tu ej tam cauri, tu sadzīvo, bet tajā pašā laikā notiek kaut kāda krīzes momenta, un tu apjūts. Un vēl jau vairāk es cenšos nevienu slikt, bet mēs esam Ventspilī, un Ventspilī nevienmēr visiem ir tā pieredze darboties ar tādiem bērniem. Un līdz ar to man tā padoma īsti nebija. Un tad man bija tā, ka Aina un Anda bija līdztekus vienmēr līdzās, un tas ir ļoti būtiski. Es nodarbojos ar to, lai es vingrotu ar puiku. Man bija visa māja pakārtot, tur ergoterapijas stūrītes, tur vingrošana, tur logopēdi, man bija visi. Es vācu ziedojumus, mēs braucām ārpus Latvijas, mēs ārstējāmies. Un es gāju tādā ritmā, dzīvoju tikai puikam. Pēc tam nāca mūsu mazā māsa, un pēc tam notika strauja regresija manam puikam. Un es sapratu, visi tie 10 gadi, ko es viņam ziedoju, ir kaķim zem astes. Un tad tāds lūzuma punkts, un tu saproti, kā vārdā tu to dari, jo tad arī man bija meita, kurai ir jārāda savs piemērs, un tas ir ļoti būtiski, un reizēm cilvēki, varbūt tagad es ļoti par to runāju, tāpēc, ka tas ir mans dzīves pieredze, kad, lai arī kādas dzīvē problēmas mūsu vistuvākajiem, mēs nedrīkstam,
izdzīvot citu dzīves viņu vietā. Nu, viņiem pašiem tā dzīve ir jāizdzīvo. Protams, ka es esmu līdzās savam puikām, cik es varu, bet no otras puses ir tā, ka man ir jābūt arī man pašai. Pirmām kārtām, tad, kad Reinim tuvojās 18 gadi, protams, palietīvā aprūpe man izstāstīja tos variantus, kādā veidā mums tagad domāk dzīvot, nu, tīri tā juridiski. Un, protams, kad ir arī tās reto slimību centrs, kurām tā kā mēs esam uzskaitē, pie kuriem mēs varam griezties, ja, bet tas, protams, tā ar laiku iesies. Tagad tas viss ir jauns, un es tā kā īsti man tāda sajūta, ka viņa līdz galam to tieši manas situāciju nezina, ja, un tas ir tāds, ka tīri it kā nu, tā jau es zinu, kas būtu jādara, bet nu, tā, kad apakšā būtu kāds tāds cilvēks, kas tev tā kā plecs sajūtu dod, jā, nu, tad es vienkārši slienos pie saviem bērnu palietīvajiem, man jau nav citu variantu, viņi to saprot, un viņi ļoti atsaucīgi tādā ziņā, kad man pietrūkst tās sava laika, tās savas, nu, privātās telpas, jo kā es pamostos pat dienu un nakti, ir tā, ka mēs ar mammu uz maiņām guļam blakus puikam, lai viņam varētu palīdzēt. Un tas ir tas, ka tu pat nevari vienu filmu noskatīties, kā tu gribētu, ja? Jo tev visu laiku ir kādam jāpalīdz. Un laikam tas ir tas, un tāpēc arī bieži vien es kļūstu egoista, un es vienkārši naturāli vakaros eju laukā. Es zinu, manai mammai tad ir grūtāk, bet es nevaru. Man jāaiziet laukā, es aizēju uz jūru, es braucu ar riteni, es daru kaut ko tādu, kas iepriecina mani. Un, nu, tā. Izejot no tā, kas man pietrūkst, ļoti svarīgi ir pirmkārt atelpas brīži, jo tādā brīdī, nu, teiksim, tādi, nu, pietiekami aktīvi cilvēki, ka es saplāno savu dzīvi un sapratīs, kā rīkoties. Tagad man gan jārunā ir vairāk, nu, teiksim, tā kā, nu, manā situācijā, kad bērns ir pieaudzis, viņš gan ir bērns ar tām pašām problēmām, bet pieaudzis, ja, tad man vajadzīga tā sistēmiskā, medicīniskā palīdzība, lai es varu saprast, lai man nav jāskrien un jāmēģina pierādīt tā savu taisnību. Un ne pat taisnība, tā man vajadzība.